priecājamies par iespēju, ka mums tiešām tas ir izdevies, un es zinu, ka to gaida ne tikai mēs, un tie, kas turpat tuvumā dzīvo, bet tiešām ļoti, ļoti daudz cilvēku gaida Pelču ielas pārbūvi. Es zinu, ka tas ir tikai salīdzinoši jau mazs posms no tā visa ceļa, ko mēs darām, bet jau šobrīd mēs zinām, ka arī valsts ceļiem tas ir iezīmēts kā posms, kur viņi arī kaut kādā nākotnē tuvākā plāno pārbūvēt. Un tā ir tāda, jā, ka mēs šobrīd kļūstam tuvāk mūsu pagastiem. Pelču ielas pārbūvi veiks uzņēmums SC grupa. Būvprojekta izstrādātājs un autoru uzraudzības veicējs ir SIA PBT. Būvniecības darbi notiks Pelču ielā no valsts reģionālā autoceļa P118 Kuldīgas apveceļš līdz Kuldīgas pilsētas administratīvajai robežai. Tas ir nepilns kilometrs. Šobrīd šis posms ir kritiskā stāvoklī, īpaši rudenī, ziemā un pavasarī, kad ir ļoti mitrs un ceļš ir bedrēns. Tā sanāk praktiski šī dārziņu robeža, kur galā beidzās arī dārziņi, tur arī tieši beidzās šis posms. Paredzēts ir asfalts, grāvi, lai novadītu lietusūdeņus. Un no apvedceļa līdz iebrauktuvei uz dārziņiem ir paredzēts arī gājēju un velo celiņš apgaismots. Un posmā no iebrauktuves un par Pelču aleju, tur gar maliņu arī mēs pie reizes paredzam apgaismojumu šobrīd. Tagad pēc parakstīšanas ir jāsakārto visas formalitātes, tā skaitā būvdarbu žurnāli, dažādas atļaujas, un mēs esam sagatavojušies, sāksim, es domāju, jau septembra mēnesī, tā kā varēsim sākt būvēt. Jā, protams, tad, kad mēs startējam konkursos, tad mēs ne tikai tehniku gatavojam vai apzinām vai plānojam, bet arī, protams, ir svarīga sadaļa ir materiāli. Bieži vien materiāli laicīgi ir jāpasūta vai arī jāsaražo. Tā ir arī tāda gatavošanās, tas process, lai tad, kad ir parakstīts līgums, lai mēs jau esam vismaz gatavi, saprotam, no kurienes kāda materiāla būs pieejama. Būvniecības termiņš ir 6 mēneši. Pa vidu gan būs ziemas tehnoloģiskais pārtraukums. Tā ir viena lieta, ko neviens nespēja noprognozēt, cik daudz vai pareizāk sakot, kurā brīdī tā ziema mums iestāsies un kurā brīdī mums tas tehnoloģiskais pārtraukums ir jāņem. Bet tas no gada uz gadu atšķirās. Ir bijuši gadi, ka mēs vēl varam decembrī vēl strādāt. Ir gadi, kad jau oktobra otrā puse jau ir tik slikti, kad ir jāpārtrauc. Šobrīd būvnieks darīs visu, ko var izdarīt, lai ceļa segums paliktu tādā stāvoklī, lai būtu braukājams šajā ziemas periodā, kas īstenībā arī ceļam nāk pa labi, jo viņš spēs nosēsties, un tad tiks pabeigti darbi. Un mūsu tā vēlme ir tāda, ka ja mēs šo posmu sakārtojam, tad mums ir cerība arī, ka tālāk Latvijas valsts ceļi sakārtos savu daļu, un respektīvi iedzīvotāji uz Pelčiem varēs nokļūt par daudz kvalitatīvāku ceļa segumu. Pelču ielas pārbūves izmaksas ir nedaudz vairāk nekā 526 000 eiro bez PVN. Šobrīd pašvaldība vēl veic vairāku Kuldīgas ielu labiekārtošanu, kā arī turpinot lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanu, ceļu atjaunošanas darbi notiek 11 novada pagastos. Ieva Benefelda, Lāns Perševics, Skrundas televīzija.